Nu, šobrīd es krāju savai pirmajai mašīnai, ko es vēlos nopirkt 18 gados, kas būtu BMW E36 vai E46. Wow, super izvizinās. Nē. Sveicināti sarunā par krāšanu. Es esmu Ginta Zemgala, bankas Citadela klientu pieredzes vadītāja. Šodien uz sarunu esmu uzaicinājusi Kristiānu, 10. klases skolnieku, lai parunātu, ko par krāšanu domā jaunieši. Kristiāna, čau! Čau. Pirmais jautājums super vienkāršs. Vai tu krāji naudu? Protams, ka krāju. Vai tu atceries kādu lietu, kurai tev ir izdevies sakrāt naudu un tu esi priecīgs? Es pats par savu naudu nopirku savu telefonu, par ko es ļoti lepns. Un tas bija diezgan grūti. Nu, tev ir 15 gadi. Vai tu vari arī pastāstīt, kas ir tie naudas līdzekļi, no kuriem tu veido uzkrājumu? Dāvanas, kaut kur piestrādā, vai varbūt tu esi ļoti prātīgs ar kabatas naudas lietošanu? Nu, ar prātīgs ir kabatas naudas lietošanu es neesmu, bet es parasti naudu saņemu no pie omes, pie dārzā pastrādāju, vai arī no dāvanām, dzimšanas dienas, vārdienas un visi tie svētki. Super. Bet kā tas ir? Tu vienmēr kaut kam ieplāno krāt naudu, vai arī tas ir tev jau tāds tā kā ieradums? Nē, tas vairāk kā ieradums, es vienkārši krāju, un ja es piemēram pastāstu, kas man patīk, tad man tāds, man ir nauda, un tad es varbūt pakrāšu vēl un nopirkšu labāku. Ok, forši. Vai tev ir kaut kāda noteikuma attiecībā uz krāšanu pašam priekš sevis? Jā, nu, es parasti, man patīk turēt pusi gan skaidrā naudā, gan arī krājkasē, kas ir digitāli. Jo, ja man būtu nauda tekošajā kontā, es domāju, ka viņu ļoti ātri iztērētu. Wow, šitais ir superīgi, tas, ko tu saki, jo pirmām kārtām uzkrājumu atdalīšana no tekošajiem līdzekļiem citā kontā, tas ir ne tikai forši priekš tā, lai tu neiztērētu to uzkrājumu, bet tas ir arī droši. Un tas, ka tev ir daļa krājkasē un daļa skaidrā naudā, manuprāt, arī ir tāda gudra pieeja, vai ne? Ok, bet tu pieminēji digitālu krājkasi. Vai tu vari pastāstīt, kā tu to saproti, vai kas tas priekš tevis ir? Priekš manis tas ir konts, vēl viens, kas ir uztaisīts manā Citadelas aplikācijā, kur no katra norēķina man tiek noskaitīta tāda un tāda nauda. Piemēram, ja es iztērēju 50 centus, tad man noņems no tā maksājuma vēl 50 centus, ko man ieliks krājkasē. Bet arī var izdarīt tā, to nopaļo tikai 10 centus uz augšu. Bet es izdarīšu 50 centus, lai man ātrāk eiro, lai man tā nauda nāk ātrāk. Ok. Un kāda ir tā sajūta? Kad tu atsevišķā kontā redzi to uzkrājumu, ja, kurš veidojās pa lielam bez nekādas tavas iesaistes vai darbības, vai ne? Un kāda ir tā sajūta, kad tu ieraugi to krājkasi? Protams, ir ļoti forši, bet ir arī slikta sajūta, jo tu ļoti ātri iztērē savu tekošā konta naudu. Un mēdz arī gadīties tā, ka es no tās krājkas izņemu naudu, jo es saviem vecākiem paprasīšu jau diezgan daudz nedēļā. Tāpēc. Ok, bet tas nozīmē, ka tu ieliec krājkasē, bet tu tikpat vienkārši arī vari paņemt no viņas. Jā, tas skaitās kā mans savstarpējais konts, kurus var pārskaitīt turp un atpakaļ. Okay. Un tajā pašā brīdī, tad, kad tu izdomā, ka tu paņemsi no krājkas, tas prasa no tevis vienu tādu ekstra soli, vai ne? Un tu varbūt padomā apzinīgāk par to. Kas būtu, varbūt, Kristiāna, viena tā lieta, kas ir foršākais krāšanā? Tas, ka tu zini to, ka tev vienmēr būs nauda. Un, ja tu iztērē, tad tu neiztērē visu. Ja tev paliek kaut kas pār, tad tu zini to, ka tev ir nauda vēl. Un to, ka ja tev kaut kas iepatikās un tas sakrājas pietiekami daudz naudu, tev nav jāgaida, ka tu vēl sakrāsi, to var uzreiz jau nopirkt. Kristiāna, vai tu mums atklātu, kam tieši tu šobrīd krāji naudu? Nu, šobrīd es krāju savai pirmajai mašīnai, ko es vēlos nopirkt 18 gados, kas būtu BMW E36 vai E46. Wow, super izvizinās! Nē. Kristiāna, tad, kad es biju tavā vecumā, par krāšanu baigi daudz nerunāja. Jāsaka tā, ka arī reti kurš, man liekas, no jauniešiem krāja. Es atceros, ka man bija likums, ka 5 latiem vienmēr ir jābūt makā, un tas bija tas mans drošības spilvens kā jaunietim. Vai tu varētu pastāstīt, kā šobrīd ir jauniešiem?
vai krāt ir stilīgi, vai cilvēki to dara? Manā draugu lokā mēs visi krājam naudu. Ja mums katram ir mērķis, ko nopirkt. Dažiem tur ir ritenis, varbūt kaut kāds mocis. Tāpēc mēs visi krājam un arī runājam par to. Bet nerunājam, cik daudz sakrāts, vienkārši sakam to, kā mēs krājam, kāds mūsu mērķis. Tas ir baigi forši. Es ceru, ka jums visiem izdosies sasniegt savu mērķi. Vai tu piekritīsi, ka krāšanā baigi svarīgi ir, lai ir mērķis? Jā, es nedomāju tā, jo es nezinu, kā citiem ir, bet es zinu to, kas ir sakrāt bez mērķa. Es vienkārši krāju, ja parādīs, ko es gribu nopirkt, ja man tāds pietiek naudu un nopirkšu. Tad neatkarība finansiālā. Kristian, super, milzīgs tev paldies par sarunu. Un man liekas, ka šī saruna ir tāds apstiprinājums mums visiem, ka krāšanai nav vecuma ierobežojuma. Tu vari sākt krāt no savas pirmās nopļautās zāles līdz pat tavai stabilējai algai. Tas, cik tu novirzi uzkrājumiem, paliek tavā ziņā. Lai mums ir stabila un mierīga finansiālā dzīve, un tiekamies nākamajās sērijās. Ja tev ir kāda ideja, ko pārunāt nākošajās tikšanās reizēs, priecāšos, ja atstāsi komentāru. Uz drīz tikšanos!